Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ceļā uz sapņu piepildījumu. Šodienas rakstu vieta. Kad tu iesi caur ūdeņiem, tad es būšu pie tevis, un caur upēm, tad tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tad tu nesadegsi, un liesma tevi neaizdedzinās. Jesajas 43. nodaļa, 2. pants. Šodienas pārdomas. Dievs deva Jāzepam sapni, ka kādu dienu viņa ģimene klanīsies viņa priekšā. Dievs sākumā parādīja galamērķi. Ar to pietika, lai apsolījums nostiprinātos Jāzepa sirdī. Taču Dievs neatklāja to, kas notiks ceļā uz apsolījumu. Es domāju, ka pēc daudziem gadiem, kad Jāzeps jau valdīja pār Ēģipti, viņš teica: Dievs, paldies, ka neskatoties uz brāļa nodevību, kas noveda mani verdzībā, neskatoties uz netaisno tiesu, kas ieslodzīja mani uz gadiem cietumā, tu devi man žēlastību saglabāt ticību. Patiesi, bez tavas palīdzības es nebūtu sasniedzis šī varenā sapņa piepildījumu. Paldies, ka iemācīji man būt pazemīgam un paļauties uz tevi no visas sirds. Paldies, ka izveidoji manu raksturu. Paldies, ka iemācīji man piedot un patiesi mīlēt. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka esi kopā ar mani vienmēr. Es izvēlos uzticēties tev, īpaši tad, kad ar mani notiek nesaprotamas lietas. Palīdz man saglabāt pareizu sirds attieksmi visās situācijās. Paldies par apsardzību, nodrošinājumu un labvēlību katrā solī uz tevis dotā sapņa piepildījumu. Jēzus vārdā. Āmen.